Čau! Šajā video es vēlos pastāstīt nedaudz par tempu. Temps ir ļoti svarīgi, tikpat svarīgi, cik pats treniņplāns, tikpat svarīgi arī kādā tempā mēs strādājam. Tīpaši, teiksim, ja tev nav pieejams lieli svari, tu gribi trenēties mājas apstākļos, nav tur ekipējuma īpaša, tad spēlējoties ar tempu, mēs varam uzlikt lielāku slodzi dažādākām vingrinājuma daļām, vai arī lielāku slodzi pašam muskulim, neizmantojot lielus svarus. Tātad pastāstīšu nedaudz par tām daļām. Vingrinājumā parasti ir 3 daļas. Eccentric, concentric un isometric daļas. Tātad pirmā daļa parādīšu ar pietupienu. Eccentric daļa ir tā daļa, kur mēs strādājam pret gravitāciju. Teiksim, shoulder press, tad, kad laižam svariņu lejā, šī ir eccentric daļa. Bicepsiņā, tad, kad laižu roku lejā, iztaisnoju roku elkonītī, tā ir eccentric daļa. Pietupienā, iesēžoties celīšos, šī ir eccentric daļa. Iztaisnojos, koncentric. Bicepsā, šī ir koncentric daļa, šeit koncentric daļa. Ja? Pietupienā, kad spiežu uz augšu, tā ir koncentric daļa. Isometric daļa ir tā daļa, kur mēs noturam. Teiksim, es iesēžos celīšos, es noturu noteikti sekundžu laiku, iztaisnoju. Šī daļa parasti palīdz, lai nostiprinātu saites, celīšas, potītes, muskuļus un tā tālāk. Ļoti svarīgi, teiksim, nedaudz pieslēgt isometric daļu pilnīgam iesācējam, lai ķermenis nostiprinās, sagatavojās pirms lielākas slodzes. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstam. Ja redzam, kad es pildu treniņplānā tempu, lūdzu sekojam viņam līdzi.